Jo platīna disks tiek pasniegts maestro Raimondam Paulam. Paldies, ko es varu teikt. Grāmatās jau viss ir aprakstīts, viena daļa tur ir taisnība, viena daļa nav, bet man ir vienīgais prieks, ka, teiksim, ka tiek novērtēts tas, ko mēs kādreiz darījām arī tālajos 60. gados, 70. gados, faktiski būtībā latvieši tā sauktās vieglās mūzikas, jo tādā laikā, kā viņi sauc pa estrādes mūziku, ja? Pirms sākuma kopā ar maniem toreiz. Es gribu labprāt atcerēties tāds vārdus kā Edgars Zveja, kā Valentīna Butāna, pirmie latvieši, tās vieglās mūzikas izpildītāji Latvijas radio un tā tālāk. Paldies Latvijas radio, ko man ir saistīta visu manu darbību, sākot no 50. gadiem, kad es tur iegāju kā jauns vēl galīgi tāds iesācējs mūzikas. Man tas ir prieks. Paldies tiem, kas to izdara. Cilvēkiem vienkārši tas droši vien tāds nostalģisks atmiņas, kad uzliek tās vecās platītes. Tā kā man ir šodien tāda interesanta lieta, kad autogrāfs man agrāk prasīja jaunas meitenes. Pēc tam nāca meitenes klāt un teica, ka vajag autogrāfu priekš viņas mammas. Tagad man jau nāk klāt meitenes un saka, vai es nevaru uzrakstīt, dot savu autogrāfu viņu vecmāmiņai. Katram savs stājas esmu dzīvojis. Paldies!